Svinīgi un viesmīlīgi Cesvainas muižas zirgu stallis nu pat vārtus vēra patiešām iespaidīgai Vidzemes reģionā iegūto medību trofeju izstādei. Tās mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību par medībām kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos. Svarīgākais ir tiešām parādīt ne tikai medniekiem, bet arī pāriem Latvijas iedzīvotājiem, kas mūsu mežos dzīvo, ar ko mēs esam bagāti, bērniem, jauniešiem, lai viņi uzzina par medībām, ka medības nav tikai dzīvnieku nonāvēšana, bet mednieki rūpējas par medījumiem dzīvniekiem, par viņu populācijām, lai tiešām šī daudzveidība būtu un būtu ko medīt arī turpmāk. Izstādē skatāms vairāk nekā 200 trofejas, kuras vērtējusi kompetenta 12 cilvēku komisija. Izcilākās tika godalgots ar izstādes medaļu un diplomu. Kas ir tas būtiskākais, lai iegūtu zeltu, nevis tikai sudrabu vai bronzu? Dažādiem trofeju veidiem atšķirās tie parametri, jo trofejas ir ļoti dažādas. Mēs nevaram aļņa vai brieža ragus salīdzināt ar kuīļu ilkņiem. Principā lielums. Jo lielāki, jo labāki, jo žuburotāki, jo labāk. Un tad ir dažādi parametri, ko mēra, lai pateiktu to lielumu. Garums, resnums, stirnāžu ragiem ļoti svarīgi ir svars un tilpums. Viņi tiek mērkti ūdenī, lai noteiktu tilpumu. Tā kā daudz dažādi mērījumi. Un šādā veidā mēs varam pateikt ne tikai, kur šajā izstādē ir spēcīgākā trofeja, bet mēs varam pateikt, vai mūsdienu stirnāža ir labāka vai sliktāka kā pirms 10, 20 vai 50 gadiem, un vai mūsu trofejas ir labākas vai sliktākas kā, teiksim, kaimiņiem, igauņiem, lietuviešiem vai ungāriem vai vāciešiem, kur arī trofejas vērtē pēc tās pašas metodikas. Spēcīgākās trofejas visās pozīcijās ir nomedītas tieši Cesvainas pagastā. Tātad mēs uz kopējā fona Cesvainas mednieki neesam sliktāki kā pārējie. Pat šajā izstādē ir norādījis to, ka mēs varbūt esam pat nedaudz solīti priekšā pārējiem. Par to prieks un tās medību izstādes tas ir tāds atskaites punkts, salīdzināt ar citiem, ko mēs daram, ko viņi dara labāku. Un arī tāda kā nedaudz palielīšanās, kāpēc gan ne? Un svētku radīšana pašiem sev. Te gan jāpiebilst, ka par saviem sasniegumiem gan viņš runā kautri, taču, ja pelnīts, tad tomēr tam jāizskan. Ja es teikšu par savu nomedīto stirnāzi, tad tas būtu ļoti nekorekti un lielītosies, bet mans nomedītais stirnāzis 2014. gadā ir nomedīts Cesvainas pagastā, un tas ir visu laiku Latvijā visaugstāk novērtētā trofeja. Savi mednieku stāsti, kuros klausīties varētu stundām, ir arī Arvīdam Greidiņam, medniekam ar 50 gadu stāžu. Man ir lielākais prieks, kad mēs beidzot arī Cesvainē pa ilgiem gadiem esam sarīkojuši trofeju izstādi, un medniekiem tie jau ir vislielākie un viskaistākie svētki. Tad, kad tu redzi, kas ir mūsu novada teritorijā, tātad mežā dabā, kad tu vari vērot šīs skaistās trofejas, ko katrs mednieks ir nomedījis, un katrai trofeja apakšā jau ir, protams, īpašs stāsts, ko izstāstīja tikai pats mednieks. Un šī trofeja, kur es stāvu pretī, ir tā man ir nomedīta 2023. gadā, nomedīta viņa Praulienas mednieku kolektīva teritorijā, un tas stāsts bija vienkārši. Tad, kad es ieraudzīju šo briedīti, es, protams, sapratu, ka trofeja ir medījama, ir jau gados pavedis bullis, viņa vecums bija 8 gadi. Redzu, ka viņam virsū ir šāda veida ragi, tātad 2 un 2 katrā pusītē, un tas ir no aprites jāizslēdz ārā, to saprot katrs mednieks, un tā ir īstā dāvana man, kā medniekam, kad es varu nomedīt šāda veida briežu bulli, kas faktiski no selekcijas viedokļa ir nomedījums. Kas ir tas, kas ievelk šajā? Medniekam tas ir dzīvesveids, saprot, tas ir no medības, tas ir dzīvesveids, viņš jau bez tā nevar faktiski iztikt nemaz, Jo viņi velk uz mežu, un ja tu esi saistīts ar medību, ar dabu, ar dzīvniekiem, tad viņš tevi ievelk iekšā. Tik kolosāli, tā ir kolosāla atpūta, ka tu esi kopā dabā, kad tu redzi kādu čivina putniņu, kad tu redzi šo kustību, kā pārvietojas dzīvnieki, miers, atpūta, lielā gandarījuma nevar būt. Un ja tu vēl esi nomedījis, tad tā ir pasakaini svētki, gan ar akmeņu cepšanu, gan ar pautiņu gatavošanu. Tā ir ekscelence. Par to pārliecinājāmies arī mēs, gan nogaršojot Arvīda kundzes Anitas gatavotās medību uzkodas, gan pavāra Raita Pruntes gatavoto mielastu, ar ko nesautīgi sacienāts tikai ik viens izstādes apmeklētājs. Un teikšu godīgi, garšoja patiešām izcili. Brieža desiņas, brieža karbonāde, patās vietējie tomāti gurķi, tepat vietējie kartupeļi ar gailenēm, brieža tartars, brieža gulažzupa. Viss, kas no brieža, ko var pagatavot. Viss no brieža, bet kā tur ir, kā gatavošana atšķirās? Teiksim, tāds mājā audzēts ruksis un šī brieža gaļa. Kur ir tā odziņa, lai sanāktu garšīgi? Daudz saka, ka nesanāk. Tikai praktika ir. Jo pats mēģinās, tad arī sanāks.
Bet ir kaut kāda noslēpuma, kas jāievēro meža gaļu gatavojot? Pa lielam it kā nē. Meistarībai jābūt. Ja meistarība ir, tad arī sanāk. Un šiem vīriem sanāk gan smeķīgu maltīti pagatavot, gan trofejas iegūt un izstādi ierīkot, taču, kā zināms, nereti domas par medībām dalās. Ko jūs teiktu tiem, kas uz medībām skatās no tādu skepsi? Nāciet medībās un iepazīsiet to lietu no iekšpuses, un jūs sapratīsiet, ka tas nav nemaz tā, kā jūs domājat. Tie ir stereotipi. Medības ir vēsturiska tradīcija, un Cesvainas pils ir būvēta kā medību pils. Tā kā arī šādi te vēstures pieminekļi ir radušies dēļ medībām. Ja cilvēkiem nebūtu bijuši šādi hobiji jau izsens, ļoti daudz kas no mūsu kultūras mantojuma varbūt, ka šodien nemaz nebūtu. Un vēl varētu šeit piebilst, ka par medībām aizvien vairāk ieinteresējas arī sievietes. Es pat brīnos, jo faktiski es uzskatu, ka tas vairāk tā kā vīriešiem piedienās, ja? Bet arī sievietes ļoti veiksmīgi. Viņas ir veiksmīgāks mednieks kā vīrieši, jo viņam tā roka tā kā, un tāds ir tā kā tēbīgāk. Un precīzāk vīrieši reizēm tā kā bišķīt nodeva. Bet ir viena problēma, tomēr kolektīvos cilvēku noviesot. Tas arī skaidrs, jau mēs esam priecīgi, ka ienāk šī jaunā paudze. Bet būs labi viss. Es domāju, ka turpinājums būs un nākotne medniecībai būs. Vēl tikai piebildīšu, ka izstāde Muižas staļļos skatāma līdz 22. augustam. Sandra Zariņa, Andris Milnis, Mārtiņš Svitka, RTV.